Hei skolotāji! Mēs kopā ar Santa Mariju aicinām tavu klasi pieteikties Santa Marijas tako stundas izaicinājumā. Kas tas ir? Pavisam vienkārši. Stundās, kurās jūs gatavojat ēdienu, mēs jūs aicinām iepazīt Tex-Mex virtuvi. Tagad es jums parādīšu, cik vienkārši un aizraujoši tas ir pagatavot tako. Uz pannas uzsildām mazās tortilijas, pirms tam visi draudzīgi kopā sagatavojam, sagriežam dārzenīšus, pagatavojam guacamole, kas ir pavisam vienkārši. Vajag 2 avokado un gatavo guacamoles maisījumu. Uz pannas atcepam lielopu malto gaļu, kurai mēs pievienojam jauno siera tako maisījumu. Un tad visu pildam iekšā. Šeit nevar kļūdīties gatavojot tako, jo vienam garšo saldā kukurūza, vienam garšo paprika, vienam garšo tomāti. Respektīvi, kas kuram garšo, to mēs pildam iekšā. Sākšu ar salātiem apakšā, jo tas nodrošinās to, ka neizmirks tako. Tad man garšo tomātiņi, pavisam nedaudz. Domāju, ka bez saldās kukurūzas tas vispār nav iedomājams. Tako. Paprika. Sarkanā. Tagad liksim malto gaļu. Man patiktos šeit uzlikt mērci. Un tad pēc mērces sīpoliņu. Un, protams, tas nav tako, kuram pāri nav siers. Un visam pa virsu es uzlikšu jauno Tex-Mex ķiploku mērci. Klasiskais ar malto gaļu mums ir gatavs, nākošo mēs uztaisīsim ar vistiņu. Šoreiz ņemšu veselus salātus nesagriestus. Es zinu, ka lielākajai daļai bērnu labāk garšo vista nekā maltā gaļa, tāpēc mēs šo pagatavosim ar kraukšķīgo vistiņu. Liekam vistu, šeit mēs obligāti pievienosim guacamoli. Marinēto sīpoliņu, man liekas, ar drusiņu tomēr vajag pa virsu ansamblim. Un šoreiz siera vietā mēs uzliksim siera mērci. Labi, drusciņ sieru arī. Šis viennozīmīgi ir skolēnu mīļākais. Pieteikties ir pavisam vienkārši. Aizpildi pieteikuma anketu līdz 4. oktobrim, kas patiesībā ir starptautiskā tako diena. Pirmajām 50 klasēm, kas pieteiksies, Santa Marija nosūtīs receptes un visus nepieciešamās sastāvdaļas, lai aizvadītu aizraujošu tako gatavošanas klasi.